Nu, aiztaisam asnīs ciet, dziļi ieelpa. Aizturam elpu. Un lēni izelpa. Caur muti varam izelpa tādu foršu. Dziļi ieelpa. Aizturam mazliet elpu. Un tad lēni izelpa. Vēl vienreiz tā dziļi ieelpa. Aizturam elpu. Un lēni izelpa. Un aizdīšies ceļojumā. Es domāju, ka mēs dosimies atpakaļ uz bērnību. Kā mēs ik pa laikam to daram. Un pastīsimies, kas mums tur notikās. Tad tādiem foršiem, skaistiem soļiem aizčāpojam atpakaļ uz kādu mums savu mīļu foršu vecumu. Uz to māju, kur mēs agrāk dzīvojām, pavadījām bērnības gadus. Un šodien, ja mēs dažreiz, mums bija meditācija, kur mēs gājām tieši tajā istabā, kur mēs dzīvojam, tad šodien mēs būsim kādās virtuvē vai dzīvojamā istabā, tur, kur vienmēr cilvēki grozījās apkārt. Un mēs paklausīsimies, ko viņi mums stāstīja. Un īpaši mēs gribam dzirdēt tās lietas, ko mums stāstīja, kas mums tā kā ierobežoja. Mēs tikai apskatīsim tās, mēs nedomājam, kāpēc, vai tas bija slikti vai labi, bet mēs vienkārši apskatāmies, mēs gribam sadzirdēt tos teikumus, kuri mūs tajā laikā ierobežoja. Un tas var būt te, kā Grāna teica, uzliec cepuri, netecini ūdeni, izslēdz gaismu, nedari tā, jo... un dažādi tādi. Un tad pastamies tos sevīm, šajā bērnībā, šajā istabā, šajā virtuvē, kas mums tika aizliegts, kas mums bija, nē, mēs nedrīkstējām, kā mēs tikām ierobežoti. Kādu 1 līdz 3 lietas noteikti jums nāks, varbūt nāks vairāk. Apskatāmies vienkārši. Varam pat paskaitīt, lai mēs atcerētos par tās lietiņas, kas ir. Piemēram, mēs pirmo atceramies, un mēs varam tā pielikt tā mazo pirkstiņu vai kaut kur tā kā sev pieskaitīt, ka mēs vienu izdomājam otru, lai mums vieglāk pēc tam atcerēties, jo mēs ar viņām darbosimies. Un paskatāmies, ko mums varbūt māma teica, varbūt bija kāds onkulis, tante, vecvecāki, ko viņi mums teica. Kādi bija tie, kā viņi mūs ierobežoja. Atceramies, ka mēs tikai apskatāmies, kā ierobežoja, ka mēs tur nespriedelējam galvā, kāpēc vai kas. Tas viss ir noticis un tam tā bija jānotiek. Un tad, ja šīs pāris lietiņas ir, un mēs atceramies vismaz pāris no šiem teikumiem, mēs dosimies uz šo brīdi. Un pastīsimies, kur mēs dzīvē vēl joprojām dzirdam šīs pašas balstiņas, tieši viņu. Man, piemēram, viena no tām bija nesēdi caurvējā, saaugstēsies. Un es ilgu laiku, tāds, ka vienmēr, kad tu jūti kaut kādu vēju pūšam, es uzreiz nospriedu, ka es saaugstēšos, un tā arī bija. Un tad es šo piefiksēju, kad es tā daru, un katru reizi, kā šī doma man nāca,
Es sev pateicu, ka tā nav taisnība, kad mana imunitāte ir pietiekami stipra, un es esmu vesela, un es varu sēdēt vai caurvējā, vai bezvējā, vai galīgā vējā. Tad pastamies uz vienu no šīm lietām, pastamies, kur mēs ikdienā vai savā dzīvē īstenībā sevi ar to ierobežojumu baidamies un ieliekam sevi tā kā grožos. Un pēc tam mēs ar tādu pozitīvu otro piekabināsim klāt teikumu daļu, tā kā es teicu, nē, šī nav taisnība, un, kā es teicu, man imunitāte ir stipra, man veselība ir lieliska, un es vienmēr esmu vesela, vienkārši tādu pozitīvu galiņu piekabinam tam teikumam. Daram tā. Tātad atceramies to veco, kas mums tika teikts, piemēram, nerunā pretīm, un kur es tagad šatad jūtu, kad es gribu pateikt kādam kaut ko, ko es tiešām domāju, man galvā iedegās šī lampiņa ar šo balsi mammas vai tēta nerunā pretīm, un es noklusēju, noriju un nepasaku, un pēc tam dusmojos uz sevi. Un tad šajā brīdī es sev varu pateikt, nerunā pretīm? Nē. Tā nav taisnība, tā nav runāšana pretī, es izsaku savu viedokli, man ir tiesības būt uzklausītai, un paldies, ka manī ieklausās. Ar tādu ļoti pozitīvu foršu nobeigumu, lai mums pašiem prieks ir praktizēt. Daram tā pārējām arī šiem teikumiņiem, šīm balsiņām. Un daram vēl kādai, piemēram, man bija tikai neaizmirsti izdarīt kaut ko. Un tas nozīmē, ka, ja es aizmirsīšu, būs sods. Bet šobrīd, šajā vecumā, ja es aizmirstu kaut ko izdarīt, man sevi nav jāsoda. Es varu sev pieņemt pilnīgi. Es vienkārši aizmirsu. Es aizmirsu vakar nomazgāt traukus. Es aizmirsu nopirkt kaut ko veikalā. Es sev nepārmetu. Es aizēju vēlāk uz veikalu, nopērku to, ko vajadzēja. Es nomazgāju traukus vēlāk. Man nav jādara tas pats ar sevi, kā ar mani rīkojās kāds cits. Es sev varu piedot, es sev varu pieņemt, es sev varu pilnīgi mīlēt un būt ar sevi. Un paskatāmies, ka varbūt, kad vēl kāda balss mums uzplaiksnī, kāds teikums, un pastrādājam ar to. Izjūtam to, paskatāmies, kur mēs rīkojamies šobrīd, un galvā pieņemam to balsi kā taisnību un pārveidojam. Un tad pabeidzam vēl pēdējo teikumu un lēnām saliekam rociņas uz sirsniņas. Sajūtam savu sirds enerģiju, sajūtam siltumu, mīļumu, labumu.
Pateicīgi, ka mēs te varam būt šajā brīdī. Un, ja ir iespēja sev skaļi vai domās pateikt, es sev uzticos, varam lietot sev ar vārdu tieši es sev teiktu, Monta, es sev uzticos. Es sev uzticos. Es zinu, ka es zinu, kā ir vislabāk man. Es zinu, ka mana izvēle ir mana izvēle un tā ir vislabākā priekš manis. Es pieņemu sevi pilnīgi, es pieņemu savus lēmumus. Es pieņemu sevi, savu balsi. Savu balsi, kuru zinu vislabāk. Kur zinu, vai šobrīd sēdēt caurvējā vai sēdēt bezvējā. Kura pieņem jebkādas lēmumus. Tā pieņem aizmiršanu, tā pieņem, ka dažreiz kaut kas nesanāk, tā piedod. Tā ir mīļa, tā ir laba, tā ir mūžīga. Un esam šajā skaistajā enerģijā vēl kādu mirkli. Un sev dienas uzdevumā es jums lieku ieklausīties. Kas tās ir pa balstiņām jums galvā? Kurš jums to saka? Un tad izveidot tās, pārveidot tās. Par savu balsi. Paldies, ka jūs meditējat kopā.